es esmu tāds, nezinu, karjeras cilvēks vai kāds, es ļoti domāju ilgtermiņā. Tāpēc man vienmēr ir bijuši svarīgi gan izglītība, gan arī tas, lai es būtu nodrošināts ne tikai karinātos pa gaisu 10 gadus un pēc tam sāku savu dzīvi no jauna. Jā, man vienmēr ir bijuši svarīgi tas finansiālais nodrošinājums, tās sociālās garantijas. Esiet sveicināti bufetē. Šodien ir viena no tām lieliskajām dienām, kad mēs papildināsim savu kolekciju ar vēl vienu jaunu sporta veidu. Lai gan patiesībā kauns mums jau vairāk nekā 100 epizožu, bet Latvijas biatlons pie mums šodien ir pirmā reize. Gan zīmīga Latvijas biatlonam aizvadītā sezona, taču šodien pavisam apzināti mēģināsim skatīties nevis šī sporta veida pagātnē, bet nākotnē. Kas ir mēs, to droši vien jūs labi zināt, jo mūsu garlaicīgās sejas nemainās jau diezgan sen. Jānis Jančovics pa labi no manis, un es tepat joprojām vidiņā, bet kas ir tā nākotne? Nākotne sēž no manis pa kreisi, diezgan daudz dažādus ceļus izgājušais par spīti dažādiem šķēršļiem, savu debiju sezonu pasaules kausā aizvadījušais, pilno debiju sezonu pasaules kausā aizvadījušais Latvijas vīru izlases 2. numurs šobrīd Renārs Birkentals. Sveiks, Renār. Prieks tevi redzēt bufetē. Cik man tā iespiedies no personiskās pieredzes atmiņā, tad biatlonistiem aprīlis kā reiz ir tas mēnesis, kad ir vienīgais, ka tu vari mazliet atvilkt elpu un tā kā veltīt sev, nevis tikai rūkāt un rūkāt. Tā joprojām ir? Tā ir joprojām, jā. Atvelku elpu, bet tajā pašā laikā arī ir domas uz nākošo jau gatavošanos, jau startēt nākošo treniņu sezonu. Bet, protams, arī vietiņa atpūtai atliek un mazliet atpūšos. Kā tu atpūties? Grāmatas, video spēles, guli 20 stundas diennaktī. Kā tu atpūties? Sāk ar to, ka netik daudz trenējos, varbūt nomet uz vienu treniņu dienā pārsvarā. Tikai tāds pozitīvais, jā. Piespiedu kārtā šogad bija tā, ka nedēļu vispār neko nedarīju, bet tas bija tikai tāpēc, ka pēc pēdējiem sacensībiem, kamēr atceļojām apakaļ no Kanādas. Jā, no Kanādas atceļojām apakaļ, kamēr... Lidmašīnā nedēļa? Es nedēļu, nē, bet kamēr... Tu caur Spāniju vēl, tur bija bildes sociālos, tas bija darbs vai atpūta vai... Nē, es atlidoju, pāris dienas bija starpā, un tad es uzreiz lidoju prom uz Spāniju arī tādu. To es nosauku pa savu atvaļinājumu, tādu maz nelielu apvienoju arī ar savu, teiksim, tā hobiju riteņbraukšanu arī un tas ar hobijs, cik ātri min, tas jau var tagad treniņš varbūt. Jā, protams, tas ietilpst arī treniņu procesā viss. Slēdz biatlonis ļoti daudz uz riteņu trenējās, tā kā ietilpst arī treniņu procesā, bet tas tāds, sev pateicu, tas tāds atvaļinājums plus maziņa tāda treniņu nometnīt arī. Es saprotu, ka te to riteņbraucēju iedegumu jau drusku var jau, jā? Jā, es dažādi teikti, jā. Dažādi garumi bija. Es saprotu, ka viens nebija. Tomēr kā reizi es ar vienu citu bijušo tels biatlonistu runāju, viņš teica, šitā Renāram īstenībā pozitīvā lieta. Mēs savulaik, ka braucām, kā mēs atbraucām pēc 3 nedēļām, tad mums draudzenes viss, tagad ir mans laiks, tagad balīts, tagad kas, bet tev draudzene līdzi, vai ne? Tavu priekšrocība ir tā, ka tā draudzene arī sportisti ir, vai ne? Te jūs varat tā atpūta kopā sanāk tā kā mazliet, vienlaikus arī aktīvā atpūta, kaut kāda fiziska piesitiena. Jā, pavisam noteikti tas tikai palīdz, kad arī draudzene Evelīna arī sporto un vienkārši tas mans hobijs sakrīt ar viņas sporta veidu un mēs ļoti daudz... Entī bija riteņbraucēji. Jā, tieši tā. Vislabākā, varētu teikt. Viņa labāk par tevi uzminās, kā jums tur ir. Nebrauc tev pa priekš, tev nav jāķer viņa rokā? Nē, vēl tā nav. Vēl nav, jā. Bet drīz gan, jā. Bet jā, mums tādā ziņā mēs ļoti daudz laika pavadām kopā vienkārši uz rīteni vienkārši trenējoties, un tas ļoti daudz palīdz arī, tā kā personīgām attiecībām, es domāju, tāpēc tas tāds liels bonus ir. Tagad, ko darām šovakar Netflix, šovakar ar Ričuku vai uzskriet krosiņu vai tāda primārā izvēle? Noteikti, varbūt, neejam uz randiņiem, neejam uz restorāniem, jā, bet treniņā. Tas ir skaisti. Jā. Klausies, tavs stāsts arī, tāpat kā īstenībā daudz Latvijas labi zināmu, labu sportistu stāsti, sākās no ģimenes. Mareks Birkentals ir tas vārds, ko atcerās joprojām gan biatlonu vidē, gan Talsos ļoti labi joprojām zina. Tavs tētis ir liels iemesls, kāpēc tu esi sportā un konkrēti biatlona? Jā, pavisam noteikti.
Es teiktu, ka viens no lielākajiem iemesliem, kāpēc es esmu sportā, kāpēc es esmu biatlonā, arī mans treneris pašlaik teica. Tāpēc, varētu teikt, ka jau no bērnības jau principā ir ievirzīts tas ceļš arī biatlonā un tajā visā. Bet to, ko es gribētu piebilst, nav bijis nekad tā, ka dzirdu tur vecāki iet pa visu naudu, tur sportisti, bērni tur vēda pa visu naudu, lai viņš būtu tur. Es galīgi neesmu tas gadījums. Man vairāk bija tā, ej, dari, bet man nebija nekas uzspiests. Ja patīk, tad dari. Jā, tā kā, es pats vienmēr zināju, ko es gribu, un nebija tā, ka no ģimenes man nāk kaut kāds spiediens, ka man tas obligāti ir jādara vai kā, bet tas bija tīri, ko es pats gribēju. Renāri, es saprotu, ka tev nevis spiediens, bet tev dubults spiediens. Tev ne tikai tētis, Mareks, jau principā brālim Naurim vajadzēja kļūt jau par sportistu, 8 gadus vecāku. Dubults spiediens. Nauris tik profesionālā virzienā neaizgāja, tev vismaz Renārs. Nav laikā, te bija cita laika, un varbūt nebija tādas iespējas, varbūt tā kā man. Es sev uzskatu par cilvēku, kuram ir ļoti daudz paveicies. Tieši sporta ziņā, kāpēc es nonācu šeit, kāpēc es vispār esmu tik tālu ticis. Vienkārši man tie apstākļi varbūt kaut kā sakrit. Ideālā laikā, ideālā vietā bija, un es domāju, tas bija vairāk nospēlēji, kāpēc es esmu šeit šodien. Tad Nauris 8 gadus pātru trāpījās, ja? Jā. Vairāk tā var. Pēc dotībām jau trāpies 8 gadus vēlāk. Kādā ziņā? Salīdzinot, ja jūs tu redzēji, viņam bija varbūt potenciāls pat domāju, kaut ko tālāk tikt nekā tev šobrīd? Es teiktu, viņam bija pat lielāks talants nekā man. Mums parasti tā procenti 80-90 jaunākie brāļi tiek uzskatīti par talantīgākie. Tad jums tā nav, jā? Es jau neuzskatu par baigo talantu. Nē. Mums daži tādi ir bijuši. Tur Patricija Eiduka nav pārāk talantīga, man liekas. Tur darbs tikai... Ir kaut kāda Krista Porziņa. Viss kaut kāda ir jaunākie mums, kas vispār ir... Ne, bet ka nav Patricija Eiduka, mums nebija pārāk talantīga. Es saku, ka bez talanta var kaut ko sasniegt. Vienmēr jābūt procentam, kam iedzimtam procentam, ja, teiksim tā. Bet, es tāpat tās uzskatu, ka tas darbs ir tomēr svarīgāks nekā tas talants. Tētis, es saprotu, ir tāds līdz kaulam fanātiķis, vai ne? Tas sporta klubs Raimuks ar brāli kopā dibinājis, un tas ir tāds atspērienu punkts Talsos ļoti daudziem bijis. Ir degviela lieta, formas pirktas, visas zebras formas, un kam ir velosipēdi pirkti, un kas kur ir vadāts un darīts. Tāds organizators un mecenāts pa lielam. Jā, teiksim tā, fanāts pa visiem 100%. Vienmēr ir bijis sportā, vienmēr ir mēģinājis atbalstīt, protams. Lai gaitā tur tās situācijas ir mainījušās dažādi, bet joprojām tīpaši biatlona slēpošana, viņš pats uztaisīja savu, teiksim tā, privāto slēpošanas trasti, lai viņš varētu iziet pēc darba paslēpot. Tas ir, principā, 100% fanātisms. Bet, mums, kas aizbrauc mājās, mums ir daudz par ko runāt, par ko diskutēt. Tā kā, jā. Un pie viena tev ir trase, kurā tu vari trenēties, tad, kad tu piezvani Fāter, man darētu rīt 8 nobrauca burāni, jā, tad viņš... Jā, visam īstenībā tas tāds bonus, jā, es teiktu. Jūs esat talsīši iesauka, ja tas ir tikai citiem, jūs zināt, ka jūs esat tā... Cilvēki saka, jūs esat talsīši. Jā, iepriekšējās paudzes talsu biatlonists visu sauc tā kā par talsīšiem. Starp citu, par talsīšiem, tāpēc nezinu, kāpēc. Es gribēju jautāt vispār, kāpēc, vai tu vispār izklausās, ka tādu neesi dzirdējis, bet vienmēr bija tā laika gaitā tā, ka no talsiem tie, kas nāca īsti, ne viņiem tur baigā nauda, ne viņiem baigā aizmuguri, līdz ar to viņi nav bijuši tievs, kuriem ir palīdzēts tur apstākļus un rezultāts nodrošināt drīzāk uz viņu rēķina. Daudz, kas ir darīts, lai tur bagātākās cēsis vēl kāds aiziet. Ir joprojām tie paši laiki turpinās, un ir tā sajūta, ka talsu biatlons ir tā kā mazliet nenovērtēts. Apdalīts. Jā, apdalīts varētu teikt. Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka jā, varbūt tos 8,5 gadu atpakaļ tā varētu būt. Bet šodien es teiktu tā, ka tomēr to, ko jaunieši un to, ko tu rādi trasē rezultāts, ir mazliet
augstvērtīgāks nekā par to, no kurienes tu esi nācis. Vai arī kas ir tavs treneris, vai arī vienalga. Es teiktu, ka šodien vairāk tā situācija tāda, ka tomēr mēs skatāmies uz to rezultātu, nevis tikai uz to, tu man patīc vai tu man nepatīc. Labi, talsīši mēs nevaram teikt. Mēs sakām talsanieki, pareizi. No talsaniekiem Ojārs Meņas, Gīns Lūsis un Renārs Birkentāls tikuši līdz pasaules kausam. Mēs mēģinām skaitīt, vairāk nesanāca. Tev ir kāds padomā vēl, kas ir no... Mēs esam izlaiduši kādu. Es domāju, ka ne. Bet labs procents. Nu, procents nav labs, bet toties 2 šobrīd ir no talsiem, un attiecīgi arī tur gan arī vēl komandā šis tas. Bet tas tā nav tā, ka nav bijis. Talsos nav bijis tas lielais piemērs, kur reku no mums var izsisties, un reku tur pa kausiem brauc, un tā. Tas ir kaut kāds arguments kādos brīžos. Grūti teikt. Varbūt pavisam noteikti mums ir bijuši ļoti daudz talantīgi sportisti. Joprojām ir jauno sportistus redz tikai potenciāli nākotnē. Bet es nezinu, kādreiz varbūt vienkārši citi bija talantīgāki. Man grūti teikt. Es domāju, ka drīzāk tur bija tas par to apdalīšanu vairāk aktuāls. Jo tie, kas bija talantīgāki, tiem tos turēt bišķi tālāk no pozīcijām, kas varētu apdraudēt. Labi, talants, sniegs. Kurzemē tāpatās ir mazāk nekā Madonā un Alūksnē. Jums pat Latvijas teritorijā jābrauc uz treniņu nometnēm uz Madonu Alūksni. Ja godīgi ir bijuši gadi, ka es Latvijā neesmu vispār slēpājis. Pazīju visiem. 2 gadu apkārt bija. Vispār nevienu reizi neuzkāpu Latvijā uz slēpē. Bija tā ziema, kad bija baigi šoka zīmes. Tikai paņēma no Eglītes apakšas Ziemassvētku dāvanu un atpakaļ trenēties, ja pat tur netika pie Eglītes. Principā, jā. Tā, man liekas, bija tā sezona, kad es biju tikai uz Ziemassvētkiem, kāds 4 dienas mājās bija. Un, jā, principā, tuvākā vieta bija Otep, man liekas, kur bija vēl sapulses mākslīgais. Tur vēl varēja trenēties, bet Latvijā nebija nevienu reizi neuzkāpu slēpim. Klausījos trenēru, bet tu zini, ka ir tāds kalnu slēpošana taču, vai ne? Jā. Nu, tiem es saprotu, ka ir švakāk nekā biatlonām. Tiem vai nu ir jāceļās vispār sacensties tur 3000 metru augstumā virs jūras līmeņa. Ja nekļūdos, kādi 2-3 posmi nenotika gan Slovenijā, kur vēl tādēļ, ka tikai 800 metru virs jūras līmeņa tur lietus līst un tā un zālīte zaļa un biatlonā vismaz var. Mums jau tāpat situācija šogad. Arī. Mums šogad, man liekas, no 9 kausa posmiem, 6 bija principā pa lietu. Šogad bija ļoti tādā ziņā ļoti švaka sezona. Sniegs bija, bija Oberhofā varēja novērot. Daudzās vietās varēja novērot, ka bija vienkārši traģiski tie apstākļi. Tur pilnīgi bija tā, ka akmeņi līd ārā un bija situācija brauc treniņā un redzēja, kā džeki iet ar karotītēm un mētā akmeņus no sniega, lai varētu pabraukt. Tas, ka man tagad aprīlī Latvijā es neredzu to globālo sasilšanu, bet tad biatlona trasēs tomēr var redzēt, ka ir sasilšana. Jā, protams. Varbūt tās lokācijas arī nav tās parocīgākās tieši biatlonā. Tad jums arī jāceļ augstāk kalnos? Mums jāceļās augstāk, jā. Tur atkal tās milzīgās tradīcijas. Tāpat Rupoldinga un Oberhofa ir gadu desmitiem nemainīgos datumos. Janvāra sākumā viņiem ir savs laiks, un viņi tur ir nobukotas. Tās 4,5 viesnīcas, kas tur ir apkārtnē, tās ir nobukotas jau cik gadus uz priekšu, un tur viņi nevar nemaz tā beigi pārcelt. Tas viss ir saistīts ar translācijām, no vietām, no kurienes plūstas finanses, un tas tā tālāk, un tas jau viss ir, nākšo gadu kalendāru arī var redzēt, ka tas ir gadu, man liekas, kad sarunas jau, es domāju, notiek 2 gadus iepriekš, jau kamēr notiek posmi. 2 gadus iepriekš neviens nevarēs pateikt, tur sniks vai tur līs lietas. Oberhofa un Rupoldinga, man liekas, ir nemainīgi. Tas janvāra sākums jau tas, cik atceros, un droši vien neatceros, cik sen jau tur ir. Renāt! Un pa dubļiem regulāri. Ja mēs atpakaļ pie talsiem drusciņu. Jā. Man tā teica, es nezinu taisnību, leģendārs treneris Ūsiņš talsos. Trenē vēl? Nē. Vērts trenēt, jā? Es gāju pamatskolā vēl, kad Ūsiņš darbojās, un man šeit, ka... Tagad pietiek. Met plīnti krūmos, jā? Viņam gadi jau.
Jo tas, es saprotu, bija gadiem cauri, kura paudze brauc uz mačiem, tie savā starpā iesmaidīja par treneru ūsiņu metodēm. Tas tāds viens no tals biatlona simboliem, tomēr ilgiem. Tas ir ļoti sen, un es teikšu, nav man tādas atmiņas, es atceros tikai sev tikko sāku biatlonā, kad tikai, bija. Ūsiņš man nekad nav bijis treneris, grūti teikt. Klausies, mēs jau kaut kādas 15 minūtes runājamies, tu esi tāds... tik ļoti mierīgs, kluss un pieklājīgs. Pat vēl mierīgāks par Ingmāru. Bet vajadzīgos brīžos raksturs tev esot pietiekami spilgts, tu vari par sevi pastāvēt, nosauksim to tā. Jā, es varu par sevi pastāvēt. Man baigi nepatīk, ka man mēģina piečakarēt. Es te čakarēšu. Tur tā tur atcerās, ka tu no bērna kājas jau, tāds raksturējums bija, ka kā bišķi širmaviks ir, ka ja finišē un kaut kas trasē nav sanācis aizgājis, tad esot rokas kājas pa gaisu un kādam arī pa degunu var trāpīt. Netīšām aizterās roku. Ja nelaikā ielien. Tas nav nonācis. Kaut kā neiet uz kopā ar to savu šī brīža tēlu. Nē, bet es esmu saudzis, jā, protams, bērnībā bija diezgan, ar savām rakstura īpašībām, bet es augu, attīstos, tāpēc varbūt nav tas. Rakstura īpašības? Es neteiktu, ka pazudu, varbūt vairāk sāk trenēties, nav tik daudz enerģijas. Tam parasti vienmēr pietiek. Vēl par tevi teicu, tas tāda, fantastiska spēja fokusēties, respektīvi, tu kaut ko izdomā un nostādi mērķi, tu kaut vai caur sienu iziesi, bet tā ir. Nodar vai traucē vairāk? Gan nodara, gan traucē. Ir bijušas situācijas, kad es eju un arī šobrīd esmu šeit tikai tāpēc, ka es esmu gājis. Vienkārši es zinu, ko es gribu un es eju uz to 100%, bet, protams, dzīvē ir situācijas, kur varbūt vajag piebremzēt un padomāt, pirms tu 100% ej kaut kā iekšā, tāpēc dažreiz varbūt arī patraucējam. Kaut kā nožēlot? Šajā ziņā, rakstura dēļ kaut kas ir izdarīts pārsteidzīgi. Jā, vairāk tās situācijas, ka tev ir tunels un tu vienkārši neredz arī, kas apkārt notiek. Varbūt, ka dažreiz vajag pavērt savu spektru plašāk, lai tu varētu redzēt. Bet reizēm vajag to tuneli atkal. Jā, reizēm vajag. Ko rāda Olimpiskās vienības testi? Jo tur atkal jau varbūt ir tā, kā tu saki, ka... nezinu, ja tagad salīdzināt ar, ja tas būtu iespējams ar Naura testiem, tur varbūt kaut kas labāk ir bijis Naurim, teorētiski. Bet ļoti laba slēpošanas tehnika. Tā kā Norvēģiem tev esot. Grūti teikt, es sev neredzu no malas. Bet lauva rezultāts tu redzi, kā izstās uz tā kopējā fona. Nav tā, ka tev saka, tev varbūt sirsniņš. Nē, nopietni, es labu testos. Talsos jaunieši ir daudz labāk nekā es uz testiem. Tā kā neesmu test cilvēks. Tev nesaka, ka varbūt neesi īstajā vietā. Un tā, varbūt nav tur tas daba nav devusi tā, lai tu tur būtu tajā līmenī. Un tad tu ieslēdz to savu tuneli un tomēr... 100% man daba nav devusi, bet es strādāju to, kas man ir. Acīm redzot, gan dēls tomēr ir. Jā, lai tiktu... Bet ir cipari tabulā beigās distants. Tur nav tie sliktākie. Testiem jau nav kāda nozīme testiem, ja mums jau svarīgs tikai finiša protokols. Pasties uz tabulā, Ingmār. Testus tu paņem. Nē, es jau tikai pajautāju. Saplēs četstūrīšos, agrāk bija nagliņas. Ko mēs tur no testiem? Mēs varam no testiem noteikt tikai to, kur mums uzlabot kaut ko mēs varam pacelt, ko mums varbūt vajag samazināt. Bet mums jau jāstrādā uz to gala rezultātu. Tīpaši biatlonā, kur tas nav tikai ātri skrien. Tur ir vairāk faktoru tomēr. Tāpēc mēs jau skatāmies uz gala rezultātu. Tētis arī joprojām, es saprotu, ka nelaiž garām iespēju, tā kā to draudzēm var pamīties vai paslēpot, tad tētis joprojām tāpat tīri braši turās un ir gatavs braucējs, jā? Jā, startēju joprojām bija tikko olimpiādē mūsu veterānu medaļās, slēpošanā. Tad nav tas gēns tik slikts varbūt? Nav. Tik slikts nav. Bet tad tu vari gan draudzeni Ričukos iedzīt, gan tētis slēpēs iedzīt, vai ne? Tad viss ir kārtībā tādā ziņā. Jā, viss tā, kā tām jābūt. Klau, vienlaiks viņš ir iespējams viens no tiem
iemesliem, kāpēc tev dažs labs izmanto iespēju, teiksim tā, pielikt kāju priekšā, jo, respektīvi, Mareks Birkentāls Talsos ir zināms arī kā tāds stipri taisnprātīgs, ar asu mēli, kas saka to, ko domā, kā uzskata, un prasa rīkoties ne tikai sev, bet arī riņķi apkārt cilvēkiem. Līdz ar to varbūt kāds ir kaut kur aizskarts, kāds varbūt kaut kā grib atspēlēties, un kādam varbūt tas vecā Birkentāla puika ir iespēja, kur es atradu sev iespēju tā kā piespēlīt atpakaļ iedot. Es jūtu tā, ka tev pa tēva grēkiem kaut kur kādreiz ir nācies atbildēt. Grēkiem pēdiņās, protams. Kā lai pasaka, jā, Saka, ir? Nē, teikšu, kā ir, jā, Talsos uzvārds Birkentāls varbūt gan pozitīva nozīmē, kad varbūt kādam negatīva nozīmē. Tāpēc arī tāda 50-50 situācija ir, kur ir labi, ir, kur nav tik labi. Varbūt kādam nepatīk, bet, es gribētu pateikt to, ka es neesmu savs tēvs, jā, es neesmu Mareks, es esmu Renārs. Mēs jau zinām, bet tur viens brīdis bija, ka par sporta skolas direktoru kļūt tāds Kaspars Sakniņš, tur ar tavu tēti kaut kādas dzirksteles jau bija. Tad bija Biatlona federācijas prezidents, tur atkal jau bija. Vecam Birkentālam puiki jau tad slēpoja un šāva jau. Tur tās visādas paralēlas esot vilkušās. Varbūt. Grūti teikt. Tu arī esi kaut ko dzirdējis, Ingmār? Ne, bet tu tā izjūti, ka tas varētu būt kaut kāds tālāks stāsts, tas, ka tev tomēr teorētiski, federācijas prezidents no Talsiem, Talsu sporta skolas vadītājs, visiem vārtiem vajadzētu būt vaļā, bet tajā brīdī palielam tā kā drīzāk traucē nekā palīdz, tā nav? Neteiktu, ka traucē varbūt, runājot par prezidentu Kasparu, es domāju, ka viņš man pazīst cilvēku nekā es viņu. Tāpēc viņš mums starp citu arī bija pirmais treneris. Jā, tikos joprojām tava vizītkartē Olimpiskās vienības stāv. Pirmais treneris, Kaspars Sakniņš, mēs sadarbojamies, mēs strādājam kopā, mēs ejam uz vienu mērķi, tāpēc, mērķis mums ir viens, mums nav iemeslu, kāpēc, lai mēs strīdētos par kaut kādiem veciem grēkiem vai vecām kaut kādām domstarpībām, kas vispār nav saistīts ar mani kā personu. Tā kā es domāju, ka tas nespēlē kaut kādu lomu. Bet, es tīs stāstu, par ko runa ir, 22. gada decembris, tu gatavojies doties uz pasaules kausa pirmo posmu Somijā, kā armijas sporta kluba komandas pārstāvis, un tad ir ziņa no federācijas, ka tavs treneris netiek akreditēts, līdz ar to tu īstenībā nekur citur nebrauc, vai ne? Respektīvi, tu nevar doties, ja tev netiek piešķirts komandējums, ja tavs treneris nevar braukt līdzi, un viņš nevar braukt līdzi, jo viņam nedod akreditāciju Biatlona federācija, un ir izveidojis kaut kāds konflikts, kurā tu esi, neesi tieši iesaistīts, bet esi, principā, lielākais cietējs un kaut kādā savā ziņā ķīlnieks. Kāda vispār ir šobrīd tā pēcgarš? Pusotrs gads ir pagājis par to, kas bija šis NBS projekts, kā tas viss attīstījās un kur tas ir nonācis tagad? Tu esi sliktākā vietā, labākā vietā, viss tas process ir, tev šķiet, ir bijis kaut kādā mērā attaisnojums vai tomēr dziļi bezjēdzīgs un būtu mierīgi iztikuši bez tā? Es domāju, ka tas bija tikai, pozitīvā ziņā, es tikai to varētu noteikt. Jūs arī varat 100% pateikt, bez tā NBS projekta es nebūtu šeit. Jo es jau gāju 11. 12. klasē, kad atnāca Mārs Čakars. Un sākām strādāt kopā, un tad arī bija no viņa arī bija tā vīzija, kad mēs tā sistēma, ka mēs ejam armijā, ka mēs esam atalgoti sportisti un ka mēs darām savu darbu. Un viss ir kārtībā, un tā arī bija. Un Mārs Čakars arī mūsu ievedējā arī parādīja vispār, ka tas ir reāli, ka tas ir iespējami, ja, kad, un es teiktu tikai tas bija priekš manīm, tas bija tikai pozitīvi. Un es pats esmu pozitīvs cilvēks, tāpēc, es domāju, ka viss, kas notiek, tas notiek uz labu. Jā, tas projekts izveidās. Tas labums vienkārši arī vēl drusku paturpināties, nevis beigties armijas projekts. Varbūt būtu vēl labāk. Skaidrs, ka labi, varēja būt vēl drusku labāk. Varēja būt labāk, bet
Kas zina? Tāpēc, viss, kas noteikti tā, kā tam jānotiek. Un, jā, tur bija domstarpības federācijā, armija, jā, cietēji bija sportisti, kuri neko neietekmē tajā visā, neko. Es gāju gan pie federācijas, pats runāju, gāju pie armijas, runāju un vispār, mēs sēžam, mēs runājam, mēs izrunājam, jā, ka situācija ir slikta, bet es jau neko neietekmēju. Galva vārds ir tikai federācijā, armija vienalga, kam tur tas galva vārds, bet es neesmu tas, ko es ietekmēju, es tikai kurš tiek ietekmēts. Renār, bet tad palabo mani, lika tev norodīties. Tad tu stiprāks kļūt. Tur ir tāds, mums ir dzīves situācijas, ka mūs norūda, es tulkoju no citām valodām, un mēs kļūstam tikai stiprāki. Pareizi. Tā ir norūdītā situācija. Es tikai piekrītu, jā. Nevis tu tikai ar to cīnies, kas tev ir low testos, tu redzi, iegūst informāciju. Ne tikai, lai tur tā rociņa stabilāka, bet tev vēl ar visu kaut ko jāpacīnās. Tu kļūst tikai stiprāks. Jā. Principā rūpējās par tevi. Daudz kas varbūt tika atņemts, bet tajā pašā laikā parādās cits iespējas. Cits virziens varbūt, tas arī virziens, kas tev dzen uz priekšu. Jau teikts, būtu tas projekts palicis, varbūt nebūtu tāds progress. Dzen. Bet tur tajā vienā brīdī tu biji uz tāda plāna ledus, ka mēs turējām palikt gan bez biatlonistu Birkentāla. Jā, tas notiek. Re. Ir īpaši tāpēc, ka es esmu tāds, karjeras cilvēks vai kāds, es ļoti domāju ilgtermiņā. Tāpēc man vienmēr ir bijuši svarīgi gan izglītība, gan arī tas, lai es būtu nodrošināts ne tikai karinātos pa gaisu 10 gadus un pēc tam sāku savu dzīvi no jauna. Jā, man vienmēr ir bijuši svarīgi tas finansiālais nodrošinājums, tās sociālās garantijas, tas viss ir ļoti svarīgi. Man arī. Tāpēc tas ir viens no jautājumiem, kas vienmēr ir bijis uz jautājumu zīmes, un tas arī bijis jautājums ne tikai tagad, tas ir jautājums 10, 15 gadus atpakaļ. Un tas ir jautājums, kāpēc mēs arī esam zaudējuši tos ļoti talantīgos sportistus. Ja? Tāpēc, Jo mammas kotlete ir ļoti garšīga, bet laiks ir mammas kotletei un laiks ir pašam vai nopirkt kotleti vai vismaz gaļu, lai es pats varu uzsakt. Tieši tā, to jau ir stāsts. Bet armijā tas viss bija, ko tu nosauc. Gan vīzija, tāda vai citāda, bet 5 gadu līgums bija noslēgts un teiksim, tu daudz maz varēja rēķināties ar to periodu un neskriet pa priekšu vilcienam. Bija sociālās garantijas tās pieminētās, bija arī tāds vai citāds, bet atalgojums, ar ko pēc tam atkal bija liels problēmas, pēc tam, kad vairs nebija armijas. Līdz ar to, kaut kādā mērā jāsacina, ka zaudētājs tu biji vismaz uz to brīdi. Jā, mēs tur darījām to, kas mums bija jādara. Mēs darījām savu darbu. Tā kā, mēs gājām katru rītu, mūsu darbs bija trenēties, mūsu darbs bija audzēt savu rezultātu. Mēs to arī darījām, mēs no rīta cēlamies, mēs gājām uz darbu un strādājām. Un mēs pat neko apkārt nedomājām. Tas bija pats svarīgākais. Renār, cik tuvu bija situācija, ka ne tikai treneris Ūsiņš iemet plintu krūmos, bet arī vecā Birkentāla puika Krenārs būtu iemetis plintu krūmos. Cik tuvu bija tā situācija? Diezgan tuvu. Jau atvēzējies, krūms jau bija un... Nē. Bet jau gāju uz Es esmu pacietīgs cilvēks. Es tā, kamēr 100% nav viss beidzies, tikmēr es eju un cīnos. Jā. Es pa visu cīnījos un kaut ko jau es izcīnīju. To mēs redzam. Tu saproti, ka tēvs bija pateicis, ka tev palīdzēja visos iespējamos veidos, kamēr tu audzi par biatlonistu, bet šobrīd tā, ka ņemt un grūst naudu iekšā profesionālā džekā, kas būtu jādara federācijai vai tās nodrošinātiem sponsoriem īsti nē, tad tev vienmēr ir vieta pie viņa servisā nākt darboties. Nauris jau dara, Renāram arī atradīsies vieta. Nav tā, ka tev pasaka, tev tagad rekā dzīvē situācija, reku tev mums ģimenē tur čemodāniņš stāv un ņem, pabrauc kādu laiku, gan jau sāksies labāk laiki. Jā, es vecākiem neprasu, ko man darīt. Es pats zinu, ko man darīt. Un es zinu savu ceļu, es zinu, uz ko es eju. Tā kā es atrodu to izeju vienmēr. Tā kā, Renār, yep. Un no cik gadiem tu jau zini savu ceļu? Ja godīgi netika ilgi, varbūt ir bērni, kas jau
pamatskolā jau zinu, es gribu to. Tu no cik gadi? Es teiktu, 16. Nu tā, 100%. Jā. 100% kaut kādos 16 gados man bija tāds, jā, es to gribu. Un kas tur ir tāds ceļa galā? Ja jau tu tik 100% zini ceļu, tad tev jāzina arī, kas ir... Ceļgājums vēl nav noteikts, es domāju, bet tā... Labi, tad pirmā galā pietura. Atkāpes punkts. Man pie pietura 26. gada olimpiāda, jā. Pirmā pietura, es teiktu. Tā kā piedalīties vai tā kā... Nē, mans mērķis nav piedalīties. Kāds ir tavs mērķis? Būt konkurētspējīgam. Varbūt tur kāds cipariņš ir tur. Par ko konkurētspējīgi? Par piedestālu, par 10, par 20, ar norvēģiem, ar starp latviešiem. Nu, visādi var, visādas konkurences. Mans mērķis, galvā mans mērķis ir top 20 konkurētspējīgi. 2 gadi. Ir reāli. Ļoti labs mērķis. Vēl noslēdzot par to armiju, bet nav tā, ka tā būtu bijusi kaut kāda vajag dīvaina atžgārnā kombinācija, jo armija un biatlons jau pēc savas loģikas ir tā kā, sadara kopā, un arī, laikam, kopumā Eiropas biatlonā ir precedenti, kur tomēr tie džeki, kas brauc un sacenšās pārstāv armijas klubus un iekļaujas. Visi. Tieši tā. Visi top sportisti biatlonā ir vai policijā, vai armijā, vai tā kā tas viss ir saistīts visās valstīs. Līdz ar to mēs izdomājam, ka mēs tomēr gribam būt citādāki nekā vispārējā Eiropa, un mums armija nav vajadzīga. Ja? Es tā nesaku. Nē, es saku, tā sanāk vienkārši šobrīd. Tā sanāk, jā. Es teiktu, tas ir tikai bonus, un uz to virzienu vajadzēja iet jau mums sen. Bet, ja mēs neesam aizgājuši, un mēs esam izmetuši lociņu apkārt, varbūt pie tā virziena var atgriezties. Ja es būtu šobrīd armijas sporta klubā, es diezgan vai gribētu redzēt biatlonu pie savām durvīm pēc tā veida, kā viņš aizgāja. Bet tā kā tu neesi, jā, tad varbūt citi var skatīties, kā atkal biatlons, kā Renārs saka, ar armiju iet roku rokā. Bija sarežģīts projekts. Bija ļoti ilgs laiks, kamēr vispār tas tika panākts. Tas tika iznīcināts, atgriezties. Tas nav manā ziņā, tas jau. Jā, bet tas posms sanāk, tu jau pieminēji to iespējamu aiziešanu. Tas, kas tur notika tālāk, federācija tāpat tev tika sasolīts diezgan konkrēti, ka gan jau piesaksim, gan jau izdarīsim, bet tev diezgan ilgi tur bija kaut kādas neregulāras izmaksas par kaut kādiem 600 eiro, kas varētu teorētiski palīdzēt kaut kāda daļa no tavas sudraba sastāva lova naudas, kur atkal pārējā palika teorētiski treneriem, kas tevi trenē, bet realitātē netrenē, jo tavs treneris ir kaut kur izslēgts. Kādā veidā tas ir attīstījies pēc tam? Ir tā, ka tu redzi, ka vismaz kļūst labāk. Ja sākumā nebija tā kā solīts, tad vismaz šobrīd ir kaut kādā jēdzīgā virzienā. Kad kļūst labāk, ka katru gadu mēs ejam uz priekšu, un tā situācija ir tikai labāka, un sportistiem tiek nodrošināts vairāk, un mēs ejam uz priekšu, attīstamies. Jūs ejat uz priekšu, un uz pēdējiem 2 posmiem jūs nekur aizbraukt nevarat. Tur man kaimiņienē bija jāskaita, un tam onkam pāri ielai viņam tur prasīja, lai viņš ieskaita, lai tur vispār uz pēdējiem posmiem pāri dīķim pārbraukt. Jā, es nesēšu pie... Nē, es tikai par to, ka... Jā, es nezinu. Varbūt tie 2 soļi uz priekšu, bet tad šitajā pavastrī tur bija solīts atpakaļ. Varbūt. Mēs... Es nepārodu federāciju. Tā man Marijas tante teica. Finanses, bet jā, bija tāda situācija, kad lūdzu cilvēkiem ziedot tam visam. Protams, tas mērķis bija, lai mēs varētu aizbraukt uz turieni, lai mēs varētu startēt un savākt tos nepieciešamos punktus, lai mēs būtu nācija rangā pēc iespējas augstāk. Mēs arī to panācām. Mēs esam top 14 pasaulē, kas ir ļoti ilgi nav bijis tāds rezultāts. Un, protams, lielākais pienesējs mums ir Andrejs, kas ir slavēkos punkts. Un aizbraucām 10. vietā komandas stafetē, kas ir arī augstsvērtīgs, ļoti augstsvērtīgs rezultāts pēdējos gados. Un, mēs izdarījām to, kas mums tur ir pēc kā mēs aizbraucām. Un tas bija viss darīts tikai tāpēc, lai mēs aiznākošu gadu arī uz olimpiādu mēs varētu aizvest komandu.
nevis varbūt ar tām wild cardiem tur aizbraukt. Un es saprotu, ne tikai komandu aizvest, bet arī iespējams pretendēt uz nākamajiem 372 000 no starptautiskās federācijas. Finanses nav mans sektors. Bet tev jāzina vismaz savas finanses. Kāds bija tavs finanses aizvadītajā gadā? Labi, tu nesaucot varbūt baigi konkrētos cipros, bet kas bija tas, ar ko tu varēji rēķināties tā, lai pienācīgi startētu pasaules kausa sezonā pilnā, tu jūties tā kā nodrošināts uz kopējā fona un viss kārtībā, un tev nepietrūka lietu, kas tā kā pienāktos normāli, lai startētu labā līmenī profesionālajā biatlonā mūsdienās? Pa finansēm runājot, treniņu procesu, jā, es varbūt kaut kur darīju kā izdevīgāk, nevis varbūt kā vajadzētu, bet man visam pietika, es izdarīju 90%, es gribētu teikt, 100% baigi neko. Īsti nekā nevar izdarīt, tāpēc 90% es no savu treniņu plānu izpildīju. Un iztika bez traumām, bez neko tādām lielām, bez tādiem lieliem šķēršļiem. Un viss bija labi, treniņu procesa aizvadīja tā kā tas ir pats svarīgākais. Ja es to varēju izdarīt, tad jā, protams, bija atbalsts arī no malas, no dažādiem uzņēmumiem. Bet jā, Bet tā klausies, tā pati galvenā lieta, kas ir vajadzīga, tomēr ir treneris, kuram tu uzticies, kurš pārzina to līmeni, kurā tu mēģini startēt un izcīnīt rezultātus. Ar treneri bija pietiekama liela epopeja jau no tā brīža, kad tā kā tu vairs nevarēji strādāt kopā ar Māri Čakaru, tad tev piespēlēja trenerus Valdu Bērziņu un Kursūnovu, attiecīgi ar kuriem tev īsti nesagāja, teiksim tā, tu pat izteicies, ka tev ir grūti strādāt kopā, kur tu īsti neusticies. Es varbūt spērtu soli tālāk un teiktu, ka tā ir diezgan pazemojoši piedāvāt džekam, kurš grib cīnīties par top 40 pasaules kausā divus šos trenerus, kas īsti, no kuriem viens nekad nav bijis treneris, un otrs ir bijis treneris Talsos jauniešiem, un teikt, ka viņš varbūt pasaules kausos ir beigais čalis. Es to saku, tu to nesaki, es to saku. Manuprāt, ir tāda stipri optimistiski, lai neteiktu, ka iluzori. Kas tev tad reāli šobrīd trenē? Tu pieminēji, tētis ir mans treneris. Es saprotu, ka tētis tev var trenēt un kaut kādā līmenī, bet mēs saprotam, ka, lai sacenstos ar norvēģiem, francūžiem, vāciešiem vai vienu itāli, ir droši vien, ka jābūt trenerim, kurš stipri niansētāk visas pārzina, visas biomehānikas, sniegas sastāvus, ēnas, saules trasē, konkrētos visas slēpju struktūras. Labi, tās viņš pārzina, bet teiksim, tam līmenim atbilstoši mēs varam runāt, ka tev ir treneris šobrīd, vai tomēr tu vairāk vai mazāk trenējies, kā pats saproti? Sākšu no sākuma, laikam, kad es runāju, ka tu iesāki, tur varbūt es biju pārprasts pagājušajā gadā no jums Delfiem izskanēja tur raksts par to, ka es neusticos esošiem federācijas treneriem, izlases treneriem. Bišķiņ, man liekas, bija pārprasts tajā jautājumā, jo mēs jau gadiem mēs strādājam kopā. Mēs braucam uz tiem kausiem, gan ar Valdu Bērziņu mēs strādājam kopā. Es vienā brīdī neapšaubu viņus. Mēs strādājam, es viņiem uzticos, un vienkārši ir tā situācija, kad viņi nav klāt arī visu gadu. Un viņi strādā arī ar citiem sportistiem. Bet vienkārši tur bija tā, ka pagājuši izskanēja apmēram bez tā, kad tur nekas nav. Jā. Tur man liekas, bija bišķiņ pārprasts, es pilnībā uzticos viņu darbam, tā kā respektēju viņus. Renār, kā zīmogs, es pierakstu uzticība neapšaubām. Bet jebkuros sporta veidos ir nākamais solis. Jā, es bez ironijas. Vai nākamajam solim arī treneru ziņā nav jāspēr kāds nākamais solis? Jā, par to arī jā. Es strādāju ar Māru Čakaru.
teiksim tā, man rezultāts tikai aug. Katru gadu es biju procentuāli liels procents bija, es biju labāks. Mēs lēnām būsim izvilkuši ārā, jo kaut vai nevis, kas tur tajā portālā pirms gada, bet rekur no sākuma jau sākumā bija mans treneris ir tētis, tāda rekur mums ir jau Māris Čakars, ko mēs tā solīt pa solītim. Es treneris daudz, un nosaukt, kuriem es esmu strādājis ļoti daudz. Labi, kas ir tavi galveni šobrīd? Šobrīd, jā. Tu esi jau nosaucis tētis, Māris Čakars, kas vēl? Uz doto brīdi. Jā, burtiski šodien. Šodien teicu. Un Māris Čakars? Uz to es vienkārši atsaucos, uz to, ka man vienkārši cilvēks, kurš man daudz ir iemācījis. Šobrīd tētis. Jā. Pietiek? Tam nākamajam solim. Mēs redzam rezultātu ziemā. Salīdzinot ar pagājušo gadu. Tie rezultāti mums ir, mans pa kreisi sēž rezultāts tabula dzīvā, ja pie tā mēs nonāksim. Jā. Bet tikko ir tas nākamais solis. Nē, es teikšu, man baigi nepatīk mainīt daudz ko. Mēs joprojām, kā es iesāku strādāt ar Māri, es 70% es strādāju tāpat. Jā. Teikšu, kā ir. Kaut ko es esmu pielicis vairāk, kaut ko es esmu paņēmis mazāk. Arī atkarīgs no budžeta, protams. Jo, tad, kad tā armija nogriezās, bija principā tā uz pusi. Viss. Tāpēc arī jāskatās, ko var un ko nevar. Bet es principā turpināju strādāt, kā jau es biju iesācis strādāt. Un tas rezultāts tikai aug, un tas ir tas pats svarīgākais. Tā kā es domāju, virziens pareizies. Šo sezonu, tie gan ir tavi vārdi, jēga skriet un šaut ir tad, ja cīnās pasaules kausā pa top 40. Jā. Kas kopumā tev izdevās, tu cīnījies un aizcīnījies, pareizi? Tātad šobrīd mums ir treneris Mareks un treneris Māris. Mēs redzam, ka arī nākamajā ziemā mums varētu būt tas solīts uz augšu ar treneru Mareku un treneru Māri. Treneris Māris. Es atsaucos uz... Jā, tas ir posms. Treneris Mareks. Tieši tā. Es tev pietiek šobrīd. Tad tu jūti, ka tajā lauciņā tu esi tā kā nosacījis. Nevajag jau labot tas, kas no salūs. Viss jau iet tikai uz augšu, tāpēc kāpēc vajadzētu kaut ko... Jā, es dzirdēju atkal viedokli, ka viens normāls sponsors, atrastu Renāram vienu normālu sponsoru, kas nosedz dažas konkrētas lietas, viņš šobrīd būtu top 20 džeks. Nav nerada rezultātu. Vajag. Nē, bet nauda dod iespējas tikt pie, varbūt Salomona rūpnīcā, mazliet tālākā kambarī, pie mazliet spicākām slēpēm un varbūt tikt pie tieši tāpat kāda treneri, ja ne treneri, tad konsultanti, kurš varbūt tur mazliet konkrētāk var palīdzēt ar niansēm, kas tur uz katru trasi attiecās un prognozēšanu sniega sastāviem vispār, jo respektīvi, katrā lietā var spērt to mazo solītu, un mēs zinām, cik ļoti blīvi ir tie rezultāti biatlonā, lai tas katrs mazais solīts nozīmē tur 5-10 vietas. Protams, jā. Kā jau es minēju, biatlons sastāv no ļoti daudziem dažādiem faktoriem, un katrs faktors ir no svara, slēpes, mentalitāte, šaušana. Tur visur ir kur pielikt. Protams, tas ir ar finansēm, to var panākt daudz ātrāk un daudz vieglāk piekrīt, jā, bet ir arī jādara tas savs pamatdarbs, un kamēr tas viss ir nodrošināts, tikmēr ir labi, bet, protams, jā, ir lielāks budžets, ir varbūt vēl kādu papildus speciālistu var paņemt klāt un virzītos uz priekšu straujāk, bet es arī negribu laiku tā, es gribu tā iet, varbūt pa mazākiem solīšiem, bet stabili. Es vairāk mērķēju uz stabilitāti, nevis uz, tagad es nākošu gadu, varētu top 15 skriet, jā, es varbūt būtu uz to spējīgs, bet es gribu tā pamazām, lai es stabili iet uz priekšu. Bet, pieņemsim, Jānis tagad paņem, noliek koferī, saka, Renāri, ņem, lai tev nākamajā sezonā ir, lai tu var atļauties kaut ko vairāk. Kas ir pirmā lieta, kurā tu šobrīd ieguldītu sevis izaugsmē? Inventārs, šaušanas, kaut kādi treneri, kurš ir? Visu notiek šaušana. Kur ir problēma?
respektīvi ar šaušanu tev ātrāk pirmo, ritmiskāk visus 5, tu tur zaudē laiku, vai tu tur, kur? Vispārīgi es neesmu varbūt slikts šāvējs, bet jāpieslīpē viss, jo tomēr mēs runājam par izcilu rezultātu. Mēs braucam uz kausiem, un tur no ziņas ir tikai izcils rezultāts, tur ir jāšauj tikai 0, un viņas ir jāšauj ātri. Jā, es šobrīd komfortabli spēju izšaut 30-32 sekundēs. Man ir jāšauj zem 25. Mēs parēķinām, cik sekundes tās ir 4 šautuvēs. Un tad mēs, atņemot to no rezultātu, mēs redzam arī tajā tabulā, ka tu uzliec nevis 2-3 vietas, bet tās ir 10 vietas. Tie rezultāti ir tik blīvi, kad tās sekundes ir jāvāc, jāmeklē visur. Un šaušana ir tā vieta, kur tomēr tās, ja es noņemu, es vēl no savu laiku varu noņemt tās 30 pat līdz 35 sekundēm, tikai strādājot pie tā. Bet šobrīd, ja tev būtu iespējas finansiāli, teiksim, tu redzi jau, idejiski, kādā veidā tu to šaušanu varētu jau pie tās strādāt? Ir kaut kādi konkrēti virzieni speciālisti, kur tev būtu padomā, vai Latvijā, ārzemēs ir jau kaut kāds plāns, kā teorētiski tu varētu uzlabot, vai tas ir vairāk tās teorētisks apcerējums šobrīd par to, ka vajadzētu? Vairāk, teiksim, tā teorētisks, jo tomēr ir arī, protams, nevar sadarboties arī, ir jāatrod tas speciālists, ar kur tu vari sadarboties, ar kur tev jābūt tam kontaktam, jā. Es arī vienmēr uzsvēršu to, ka treneri un visiem tev jābūt tā 100% uzticībai. Nekad nedrīkst viens otru apšaubīt. Ja sāk apšaubīt viens otru darbu, tad ir grūti sastrādāties. Tāpēc tas arī priekš manīm tas viss ir ļoti svarīgi, kad es uzticos arī cilvēkiem 100%. Tātad, bet no viena gala sākt meklēt, gan jau atrast. Es pieļauju, ka pasaules biatlonā netrūkst cilvēki, kas strādā tieši konkrēti pie šīs bet atgriežoties pie tam finansēm, vienkārši, ja es redzu, ka man viņas nav, tad es arī par to nedomāju. Pašlaik nenogurdinu savu galvu par to. Es daru to, ko es varu, ko es redzu, ko es varu izdarīt, un es izdaru 100%, mēģinu no 100% no sevis dot visu, lai es varu izdarīt to, ko es varu izdarīt. Te tā kā mēģina būt kopumā tolerants pret biatlonu federāciju un saka, ka ar finansēm par finansēm finansēs tu galvu nebāzi un šobrīd ir viss plus mīnus. Viņi finansēs galvu. Jā, un plus mīnus viss kārtībā. Man liekas, tas ir atkal tikai mans personiskais viedoklis, bet biatlonu federācija ir viena no žēlīgākajām federācijām, kas ir bijušas kopš neatkarības atjaunošanas. Cik es zinu, šobrīd pat normālas prezentācijas, lai aiziet pie sponsoriem, nav, cik es zinu, tu arī tā kā lūdzi, prasīja iespēju, ka tev aiziet pie tā sponsora, bet savest ar tevi kopā, tad tu atbildi bija, ka īsti nevar palīdzēt, ka tev tā pašam jādara. Jebkurā gadījumā tas stāsts par to ziedošanu, kas ir tagad izskanējis, tas ir, man liekas, kaut kas tik dramatisks, kas ir šīs federācijas reputācijai, kā reiz turēt tālu ilgtermiņā, tur neviens nav pasties ilgtermiņā, kā potenciālais sponsors skatītos uz organizāciju, kas ir izgājusi publiskajā telpā, prasot cilvēkiem ziedot, nevis aizgājis un kā menedžeri meklējuši naudu. Atkal, ja es būtu uzņēmējs, es zinātu, ka šādā federācijā dot naudu ir melnajā caurumā iemest. Bet tā kā bija mana replika, es atvainojos. Es pilnīgi no citas puses neaiztiekam federācijas, vispār neko neaiztiekam. Bet, ja tu īsti nezināji, un skaidrs, ka tu arī īsti nevar zināt, kas ir treneris Armāns Krauliņš, tad kas ir Patrīcija Ēduka, tu taču zini. Protams. Pirms gada sēdēja tajā pašā krēslā. Es noskatījos. Patrīcija bija tā, kas mums stāstīja, pamainot treneru kolektīvu. Viņai pavēsa pilnīgi tajā gatavošanas procesā, un viņai ir puse no tā, kas tev nepieciešams. Mēs dzirdējām, šaušana ir vajadzīga. Vienkārši, ka Patrīcijai bija pamainot tos virzienus, skatu uz treniņu procesu, viņai nebija, ja nekļūdos, tā ka momentā tā sekundes nost, bet pilnīgi cita sajūta, un to arī dod, un tur iet roku rokā tas, ka skaidrs, ka nauda nenoņem sekundes, bet palīdz caur
dažādiem skatu punktiem atrast iespējas. Varbūt. Un turklāt, Renāra, ja es drīkstu kā nenormāli sirmāks cilvēks pastāstīt, ka arī mācībās, treniņos un arī filozofijās ir tā, ka tiek uzskatīts, ka cilvēks visu atradīs pats savas dzīves laikā, bet skolotājs to palīdz atrast ievērojami ātrāk. Tā kā tur. Un tad viņš iet roku rokā ir tas, ko visatkal Ingmārs uzskaitīja, nenāk par skādi arī tam rezultātam tabulā, kas joprojām tavos gados ir brīnišķīgs. Tur par skādi. Jā, es varbūt to sportistu treneru sadarbību redzu mazliet savādāk. Es vairāk uz treneru un sportistu to kopējo varbūt vairāk skatos tā, ka treneris ir tas cilvēks, nevis kas tev ieliek, bet ar ko tu veido sadarbību. Varbūt tas treneru perspektīvu jūs savā ziņā, ja mēs tomēr esam profesionāli sportisti. Ja mēs esam profesionāli savā jomā, tad mēs zinām, kas mums jādara. Treneris vairāk ir tā kontaktpersona, ar kuru tu izrunā. Viņš tev varbūt no kaut kādas citas perspektīvas to visu parāda. Viņš tev redz no malas. Viņš redz tavus kļūdiņus, varbūt, ko tu pats neredz tajā brīdī. Tādā veidā tā sadarbība, es to vairāk redzu. Spogulī pats savu pakausi neieraudzīs. Tieši tā. To te var pateikt no malas. Tu vari zināt savas sajūtas un tā tālāk, bet savu pakausi skaidrs, ka vēl dubult spoguli noliekot. Es zinu ļoti daudz sportisti, kur domā, ka ir tādi, kur maina treneru katru gadu, un viņi domā, ka nomainot treneru, nomainot sistēmu, viss būs labāk vai kā. Es domāju, ka es uzskatu, ka tas tā nestrādā. Tomēr, ja es esmu profesionāls, tad es zinu, ko man vajag, ko man nevajag. Es sev pazīstu, es pazīstu savu organismu. Un treneris ir tas cilvēks, kurš man palīdz saskatīt sev labāk. Redzēt tās kļūdiņas, redzēt, varbūt izvilkt no tā tuneļa ārā, un pat, lai es varbūt paskatos pa labu, pa kreisi, arī ieraugu kaut ko savādāku, un tā es vairāk redzu to sadarbību. Vienlaikus tāpat, tas šaušanas treneris, tu esi profesionāls sportists, bet par šaušanas tehnikas niansēm un lietām tu nevari zināt ne 10 daļu no tā, ko droši vien zina profesionāls treneris, kurš tev varētu pastāstīt, ierādīt, apstīties tavu tieši, pielāgot tavām vajadzībām. Tas pats, Bjorndālens ar šāpu pa 8-9 kļūdām līdz brīdim, kamēr satika savu treneri un pārvērtās kā sportists vispār. Lai gan bija profesionāls arī tad, kad šāva 8-9. Īpaši šaušanas treneri, viņš zina 10 reizes vairāk nekā es. Bet man nav jāzina reiz 10, ko es zinu. Man ir jāzina tas, kas man vajag. Un viņa treneris tev palīdz atrast to ideālo, kas man vajag. Man nav jāzina viss, lai es tagad būtu perfekts šaušanā. Man ir jāzina tas, kas man palīdz būt labam šaušanā. Bet viņš var palīdzēt tev atrast to, kas tev var palīdzēt. Jā, pavisam noteikti. Klau, labi, debijas sezona, mēs tad lēkājam riņķi apkārt pašam, kāds ir... Kāda ir pēcgarša pēc šīs pasaules kausa sezonas, ieskaitot Eiropas čempionātu, pasaules čempionātu, daudz kas ir noticis, daudzi mači, pilna sezona. Laikam 4 reizes top 40 sanāca. Jā, gribēju vairāk, bet... Protams, tu gribēji visas, bet 3 punkti, pastījos Andrejam debija sezonā bija 46, nākamajā 33, tā kā nav tā, ka tu vajag atpalies no pašreizējā mūsu visu apbrīnotā līdera, bet kāds ir tas tavs secinājums par to, kā tev viss ir sanācis? Mans rezumē vairāk tāds pozitīvs, protams, jo tomēr 10. vieta Eiropā un pasaules kausā arī top 30. Divreiz Oberhof 27, Ankols 29. Jā, tieši janvāra mēnesis. Kurš bija spilgtākais? Kurš bija tāda labākā sajūta? Tā Eiropas 10. vieta vai tas 30. 27. Oberhofā ar nolītēm vai sprintā? Spilgtākais laikam tā 27. Oberhof. Jā, jo pēc tam jau bija tā. Tu vienreiz esi ieskrist, otrreiz jau tas tā. Tad jau bija līdzšaušanā, tu ieskrien 30, tad jau tu saņem ziņas, šodien 20, jā, bet tas bija tas spilgtākais, 27. tomēr, Bet ar iedzīšanā pēc tam tu tā kā abas reizes pēc tiem labajiem startiem gājuši vakā. Kas tur bija? Fiziskais vai pats pa daudz izdomāja, ka gribi vai kas? Ar labu šaušanu.
sanāca tikai nokristies, gan abās iedzīšanās. Jo fiziski vai psiholoģiski pats izdomājis, ka tagad vēl var 10 nomest nost? Un... Varbūt fiziski nebija tā labākā pieeja. Tomēr 4 šautos, 2 šautos. Sprints ir man stiprākā puse. Bet es ļoti daudz strādāju, lai es varētu būt arī spējīgs 4 šautos. Tas viens mazais arī mērķis, ko es šogad neizpildīju, bija 4-0. Bet, pietrūka. Bija tuvu vairākās sacensībās, bet pietrūka. Tas viens šāviens. Klausies, bet sākās viss dramatiski, vai ne? Esterzundā pirmā individuālā distance, 4 kļūdas pirmā šaušanā. Tobrīd kas galvā? Viss slikti. Šauteru pret celi? Nē, tik traki nebija. Es nebija tā, ka viss man kaut kas nestrādā, kaut kas tāds nav vienkārši. Es zināju, kur es iešāvu, es analizēju savus kļūdas un faktors, kas to ietekmēja. Ņemot to visu vērā, vienkārši koncentrējos sevi. Es neesmu cilvēks, ja godīgi, es šautinēju siksnes un neesmu 3 gadus mainījis. Tu nemeklēji apstākļos problēmas, jā? Es nemeklēju apstākļos, es vienmēr sāku ar sevi. Es vienmēr meklēju sākumā, es izanalizēju sevi, ko es darīju nepareizi. Renāt, tu vēl nekad neesi šauteni kaut kur kokā iemetis? Vai... Nē, šauteni nav vainīgi. Tas tiešām. Jaunos gados tu esi diezgan dārga, jāatzīst. Diezgan, jā. Atļauties salīdzināt, vai laidi salauzt. Es vienmēr sāku sevi, vienmēr meklēju to problēmu sevi. Labi, kas bija tur tā Esterzundā? Esterzundā, teiksim tā, kad bija mērķi, tad viss bija te, bija gan vējš, gan gaismas. No tevis pa kreisi, jā? Viss uz 9, jā. Jā, es atceros, viss tādā vienā punktā bija, bet, tā kā, ja viss šāvieni kopā, tad tur vairāk jāstās apkārtēji apstākļi, kas ietekmēja. Es pagriezis bišķieni. Ja man šāvieni būtu šitā, tad jāsāk domāt, ka kaut kas nav. Bet, ja man viss ir čupiņā, smuki, viss kopā, tad es neuztraucu to, ka man tur plintā kaut kas būtu vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, dažreiz ir bijis tā, kā arī man stoburs atnācis vaļā, un es eju uz startu, un ir bijis visādi. Bet šauta nekad nav vainīga. Turklāt otrajā posmā Hoflocnē uzreiz arī bija pirmie punkti, vai ne? Jā. Kas bija pirmie punkti kopš 17-18 gada sezonas, kurus ir izcīnījis džekiem, ne džeks vārdā Andrejs. Jā, tā kā 17-18 gada sezonā bija Oskars Muižnieks, kurš īstenībā izgāja diezgan līdzīgu ceļu tev bišķi ar vēdzinām pacīnījās, bet laikam padevās ātrāk un tagad kā reiz uz riteņiem tīri labi brauc. Jāatzīst, bet arī viens no tiem, kurus sakošļāni izspļāva bišķiņi Latvijas biatlona sistēmu. Klausies, Norvēģi, pastāsti man, kā izskaidrot šobrīd tik ļoti izteikto dominanci pasaules kausa kopvērtējumā. Pastāmies, pirmās 5 vietas un vēl 7. vietas tas ir dramatiski. Un kā reizi, ja mēs to naudu nemaz neņemam vērā. Ja mēs tur to Norvēģu naudu neņemam vērā... Arī talantīgi viņi. Viņi ir daudz nenormāli. Labi. Pagaid, tu pats uzdod jautājumu, pasāc atbildēt. Nē. Viņi vienmēr ir bijuši daudz, bet tas nav es varu atsaukties varbūt to, ko viņi paši teikuši, kāpēc viņi tādi ir. Tad tā ir, principā, viņa mentalitāte. Tas ir kā uz viņu to, kā viņi pieeja tam visam. Un, protams, tā ir komanda apkārt, kas viņiem ir. Un sistēma. Sistēma ir tas, kas daudz Norvēģi... Kā ceļ pie tā paši vien nonāk? Daudz Norvēģi treneri ir pateikuši, mums ir sistēma jau cik gadus, 30 gadus mums ir sistēma, mēs ejam pēc tās sistēmas, mums viss notiek un nav jālabo tas, kas ir nav salauzts, un viņi turās tur. Un viņiem ir tāds buss, kurā ir zinātniskā laboratorija. Vai es varu jums uzdot abiem jautājumus? Abi varat atbildēt. Tu man vienkārši esi ļoti mīļš. Kur vācieši ir palikuši? Vāciešiem nav sistēma. 14, 15 vietā. Renāt, tu, draugs mīļais, kur vācieši ir palikuši? Ne jau, ka vāciešiem nav sistēma. Kur viņiem, es nezinu, kas nākamie Sveni Fišeri vai Nesveni Nefišeri? Grūti teikt, viņiem tā rezultātu līkni ir tāda. Viņiem aizlūzus sistēmu. Es neticu, ka vāciešiem nav sistēma.
Nē, viņiem ir sistēma. Tas, Viņi ir turpatās. Viņi nav tik bieži, bet viņi ir turpatās. 12, 13, 15. 14 kārt. Bet es domāju, ka Vācijas biatlona čempionātā piedalās daudz, bet ne tik daudz, cik Norvēģijas biatlona čempionātā. Pavisam noteikti Norvēģiem. Lielākais bonus, kas viņam ir, tas vienkārši tās cilvēku kvantums. Viņi savstarpēji jau izkožās, un tie, kas tiek līdz pasaules kausam, jau mentāli tik stipri, man liekas, ka viņiem vispār nav domas, ka viņi varētu nebūt tur pirmajā sešajā. Bet tā tad Norvēģiem ir krietni pareizāka sistēma nekā vāciešiem. Droši vien tas kaut kā korelē ar talantiem, kas konkrētajā laika posmā ir, jo nedaudz tev ir jābūt arī dabas dotībām. Un atkal abiem diviem. Furkats bija izņēmums, ja Francijai ar švakar to sistēmu. Martēns vai Martāns. Man jaunībā bija Martēns Furkats, bet Martāns Furkats. Protams, es teiktu, tur daudzas faktors saliekas, es teiktu tā. Mums vēl ir drusku laiks ir mans pulkstenis. Es teiktu tā, pirmais sākās ar tehnisko nodrošinājumu. Tātad, piemēram, ņemsim vienas sacensības. Ja tehniskais nodrošinājums, tur Norvēģiem vienmēr ir top. Ja, nezinu, tur franču vai vācieši kļūdās kaut kur tehniskajā, tad mēs uzreiz to redzam. Tur uzreiz redzēt rezultātos. Un tad jau arī sākās. Ir arī sacensības, kur pat vācieši skrien pa priekšu Norvēģiem. Vienkārši, ja Norvēģi šauj tur 0-1, tad ja vācietis dabū 3, protams, ka viņš nebūs tur topā. Tā kā tie faktori vienkārši liekas kopā. Varbūt, Benedikts Zels šogad arī, viņam bija viņš vinēja divus kausus, sprints. Un bija arī sacensības, kur viņš bija 3 sodi ārpus 30. Un tāpēc arī tās rezultātu svārstības tik liels, tāpēc arī, varbūt nav tik labi. Vienkārši, Norvēģi, ka tādi ir vienkārši tik konstanti, kad... Viņiem tās izējas pozīcijas ir tik augstas, kur no starta, viņiem ir tik daudz slikti jāizdara, lai sačakarētu to bāzi, kas ir, plus vēl viņi ir 6, jebkurš, kas ir gatavi vinnēt no vāciešiem, tomēr... Viņi nav 6, viņi, man liekas, kā 20. Tā reāli uz startiem cik iziet, bet... Principā visi, kas iziet uz startu, ir gatavi vinnēt. Es nezinu, vāciešiem ir tāda mentalitāte un psiholoģija. Varbūt ir, bet... Francūži arī vēl viens pārsteigums, jo kamēr Martāns startēja, Furkats pārējie arī bija tomēr augstāk. Vairāk bija top 10, viņi bija, manuprāt, 4 kaut kāds tos gadus. Tagad, laikam, mums tur viens pats Žakalēns, laikam, bija 10. Tā kā, kaut kur frančūziem arī ir pēc Furkāda tomēr, Es teiktu, tas vairāk arī tāds komandas iekšējais, kad cik paklausoties arī Norvēģi intervijas un tā, tad viņi vienmēr uzsver to, ka viņi ir ļoti pozitīvi vērst uz to, ka, ja pārējiem iet labi, tad komandā vienmēr, ja kādam iet labi, tad vienmēr komandā ir pozitīvs noskaņojums, kas arī ceļ pārējiem to pozitīvo augšā. Un es domāju, ka viņi arī paši uztver, ka tas ir ļoti liels faktors, kāpēc viņiem tik labi iet, tāpēc, ka viņiem tas komandiskais ir tik lielā, tādā pozitīvā līmenī, kad viņi vienkārši viens otru visu laiku ceļ augstāk. Kas arī varbūt mums trūkst dažreiz. Jā, tieši tā, kas mums trūkst dažreiz. Kur tu jūties, kas mums vēl trūkst, kad tu izēji startā, kā tu vari salīdzināt savus Solomonus ar tiem, kas ir zem pie kājām? Kas ir Cepurīte? Solomons slēpes ar tiem, arī Cepurīte. Tev Cepurīte... Renāram slēpes. Tur jāsaka tā, ka, tur, kā jau es minēju, tad tie, lai būtu ļoti labs rezultāts, tad tiem faktoriem visiem ir jābūt attiecīgajā dienā, principā ideāli, lai tu uzstādītu to perfekto rezultātu. Gan slēpēm jābūt ideāli, gan jāpiešājas ideāli, jābūt perfektai šaušanai. Un, protams, tas apkārtējais nodrošinājums tām top komandām, gan arī uz katru gonku viņiem ir nevis tā kā mums 2-3 cilvēki, bet viņiem ir 20 cilvēki, kas uzstrādā uz sportistiem. Vienkārši viņi to visu savēl kopā, ka viņiem ir gandrīz katru gonku, viņiem ir viss, viņiem tie faktori ir gandrīz ideāli. Un mums, mēs meklējam tās dienas, kad mums tie faktori ir, un mēs izmantojam tās dienas. Bet paši slēpes, droši vien nevar teikt, ka tev pie kājām ir malka, bet es pieņemu, ka nav arī tās no tiem kambariem, kuriem dabū tur labākie tur vācieši, norvēģi vai kas. Šī sezona tev palīdzēs
varbūt tikt pie kaut kādu vēl solīti, kvalitatīvāku inventāru, aiziet pat izvēlēties kaut ko labāku šajā ziņā? Es ceru, ka palīdzēs, jā. Slēpes tieši konkrēti. 100% var teikt, ka nāk no vienas vietas, kur arī iet Norvēģiem, kur iet Zviedriem un visiem pārējiem, bet tā ir tieši pa slēpēm runājot, tā ir komanda, kas viņus apstrādā. Un tas ir viss. Smēre? Ne tikai smēri, tur ir struktūras, slēpes struktūras un tas viss, piemēram. Renāt, kas ir slēpe un kas ir slēpes struktūra? Tātad slēpes struktūra ir tā, kas ir slēpe, apakšā, kas slīd pa to, un tas zīmējumiņš, ko mēs redzam, tā ir tā struktūra. Un tā ir kas rada vēl lielāku atšķirību. Tās slēpes, pareizi. Jā. Jau svarīgi, cik daudz viņas ir, bet cik viņas labas ir. Tas ir svarīgi. Ar dažādu struktūru, lai būtu pareizi. Ja to liek apakša, maina struktūru. Maina, jā, bet tas jau nav svarīgi. Galvenais ir slēpe. Mēs arī redzam, Kristiansens arī brauc vairākus gongus šogad ar 3 gadu vecām, 4 gadu vecām slēpēm. Vienkārši viņas iet, un tur neko nevar izdarīt. Viņas iet un viss. Tā kā galvenais ir atrast to slēpi, vienkārši, kas iet. Par slēpju slīdamību un smērēšanu ir folkloru biatlona sakrā jau gadiem, jo vienmēr var pateikt, ka šodien neslīdēja, un tas tev ir forši attaisnājums, bet es saprotu, ka šis bija pirmais gads, kad aizliedza flora parafīnos, un ka tas tā kopumā tā kā palīdzēja izlīdzināt. Agrāk parafīnā varēja būt flors, un šī bija pirmā sezona, kur flors vairs nevarēja būt parafīnā. Tas ir tāda būtiska sastāvdaļa. Jautājums, tas ir nācis par labu, tu jūti tā kā mazliet izlīdzina rezultātus un mazina to badošo lielvalstu kaut kādā. Man šķiet, ka atkarīgs no apstākļiem. Varējām šo sezonu ļoti labi novērot, kad trasēs, kur bija slapjš mitrs, kur arī vienmēr tas flors ļoti, ļoti palīdz. Tad šogad bija tās atstarbs bija daudz lielāks. Un šogad siltās trases, kā es minēju, no 9 posmiem bija pietiekami daudz. Tā kā varbūt tas nenāca visos posmos pa labi. Protams, varbūt tādās ātrās trasēs un tādās bija novērums arī pat tuvāks, tās atstarbs ļoti blīvs, bet kopumā jau grūti teikt. Tas ir katra sacensība ir savādāk un apstākļi nekad nav vienādi, tāpēc. Tu pieļauj, ka šī būs tāda atslēgas. Pirms šī sezonas teici, ka šī varētu būt tāda atslēgas sezona, pēc kuras laikā tu pats sapratīsi, vai tavu vieta ir biatlonā un šeit tu turpini un ej līdz galam, vai varbūt ir mērķiecīgāk kaut ko citu dzīvē darīt. Ir jau nojaušams, bet pasaki, kur tu redzi sev nākam ziemu un varbūt vēl 26. skaidrs, bet esi guvis to pārliecību, ka biatlons ir tā štēle, kurā tu ieguldīsies tā uz 100%. Jā, šī bija tāda, es varētu teikt, ka šī bija tāda atslēgas sezona. Es pirms sezonas jau tā minēju, jo šī ir pirmā sezona, kad es esmu elitē. Un tomēr tas ir, es nevaru atskaitīties uz junioru mačiem, kur tā konkurence nav tik liela. Man jau ir, te es skrēju junioriem, te man jāskrien ar večiem, topā jāskrien. Lai, protams, tas jau atkal ir, man ir jāskrien ļoti augstās vietās, lai es tiktu tajā sastāvā, lai man būtu tas finansējums uz nākošo gadu, un tur vairāk ir tā atslēgas punkts, lai es turpinātu, lai es varētu izdarīt to, kas man ir jāizdara, lai man būtu tas rezultāts. Pa to vairāk gāja runa, un šogad es izpildīju to, kas man bija jāizpilda, lai es varētu turpināt darīt, lai es varētu turpināt attīstīties, un kāpēc gan ne, Renāt, skaisti! Andrejam Rastorgujevam 36 gadi. Būs. Jā. Tā tad es saprotu, ka ir Latvijas biatlonam nākotne. Cerams, protams. Tā es negriez riteni atpakaļ. Es tikko dzirdēju, ka ir Latvijas biatlonam nākotne. Līdz olimpiādai es startēšu. Skaisti. Lai labi slīd pēc 2 gadiem, 26. gadā, un visur, kur jāslīd arī līdz tam. Nē, līdz tam ir jāslīd labi, lai uz olimpiādu aizbraukt ar sajūtu, ka tur ir... Tas sports, kā jau sports visos, man liekas, sporta veidos tas tāds no gada tāds,
Ja šogad tu rada rezultāti, ja tev ir rezultāts, tad tu zini, ka tev nākošais gads būs. Ja tev ir sliktāka sezona, tev bijusi trauma, kas var notikt. Un, ja tev rezultāts nav, tad it īpaši Latvijā, sorry, nebūs tev šogad. Un tad, ko tu darīsi? Nē, Renāt, tas nav tikai Latvijā, tas ir visos līmeņos. Jā. Ja tu neparādi šogad rezultātu, tu vari palikt nākamajā gadā, vismaz bez tādas maizītes. Un ir ļoti daudzi sporta veidi, ka tu sezonas vidū vari palikt bez tās maizītes vai vismaz bez tik lielas maizītes. Tagad tā nav, ka tikai Latvijā. Nē, jā. Lai labi slīd! Labi, novēlēsim. Un precīzi lido nevis tajā 9, nevis uz 9, bet reku te. Lai viss tur lido, jā. Droši vien novēlēts, nezinu, es negribu novēlēt labus rezultātus, gribu novēlēt labus apstākļus, visus nepieciešamos apstākļus, lai varētu sasniegt labus rezultātus. Es domāju, ka tas ir galvenais, un tur tu pats mācies salikt tos visus kopā. Galvenais, lai nav tā, ka tev kāds traucē, nepalīdz, liek šķēršļus un tā tālāk. Kas Latvijas slīd un precīzi lido. Kas Latvijas biatlonā gadu? Lai labi slīd un precīzi lido. Labi, Renār, forši, ka atbrauci. Lielas paldies. Ceru, ka izdosies arī vēl bišķi atvilkt telpu, un tad ķeries klāt un sāc kalt nākamo sezonu. Laikam jau tā tas viss notiek. Ir jau palielam saka kalts, jā. Lai labi kaļās. Jā. Labi, paldies arī visiem, kas skatījās, klausījās, kā nu kurš, un tiekamies nākamajā epizodē. Visu labi!